Kur brillīts mūsu draugam? Viņš zaudēja savu vērtību. Viņš var par 10K nepārdod. Bet jā, mūsu draugam vairs nav brillīts, tad viņš zaudēja savu vērtību. Vairs nav 10,000 projekts. Tas nebūs easy money. Šodien runājam par projektiem, respektīvi. Nākamā fāze. Tā galvenā doma ir, kā parūpēties, lai projekts tiek vienkārši novadīts. Kā parūpēties, lai tev neapčukšē. Kā parūpēties, lai visi iet uz priekšu, visi kustās, visi ir priecīgi un tā tālāk. Kā kādiem sarežģījumiem tiek galā? Jā, respektīvi, kāds tavs šobrīd process ir, kad cilvēks sanāk, sākam darbu, super, jūs ir priecīgi. Kā tu nostādi to projektu sākumu? Kāds tavs process šobrīd? Obligāti līgums. Bez līgumiem nestrādājam. Tā kā ļoti svarīgs punkts. Kas interesanti, ka cilvēki ļoti dažādi attiecās uz līgumiem. Ir, kas parakstīja pašā dienā atsūta, viss čili, tā kā sākam darbu. Bet ir arī cilvēki, kas man līgums kaut kādam 6 lapām ir. Čalis saka, tu vari uztaisīt normālu līgumu. Uz vienas lapas samet, un tā kā būs normāli. Man tāds, ja es uzlieku tā kā pasūtītāju un izpildītāju datus un parakstus, tā ir visa lapa. Tur nekā citam nav vieta. Tā kā man sāks viss ar līgumu. Kā tev sāk? Man pilnīgi īstenībā, es tagad sāku domāt, man īstenībā ļoti dažādi. Kad es strādāju latviešu klientiem, ir līgumi. Jā, tur mans process, pirmkārt, es vienmēr sāku ar sākumā kā proposal vai piedāvājumu. Man tas process sākumā, koļīšanas process ir ilgāks. Es sākumā uzstādu konkrētu skopu, konkrētu piedāvājumu, kur jau ir aprakstīts tās detaļas. Un tas jau es viņu gan izvēlos tā kā dokumentu. Priekš Latvijas klientiem man parasti ir kaut kāda līguma, jā. Bet, kā jau varbūt es jau to minēju, es bieži strādāju ārvalstīm un ASV klientiem. Un tur ir vairāk freestyles. Tur es to gan izvēlu piedāvājumu vai to proposal, gan izvēlu ņēmu tā kā dokumentu. Jo kāda man tā loģika ir, būsim reāli, ja man kaut kāds klients ir kaut kādā ASV vai otrā pasaules galā, ja pat ja es viņu uztaisu līgumu, man tā kā enforcot to līgumu būs tik daudz reizes dārgāk nekā vienkārši atrast jaunu klientu. Un, manuprāt, abas puses ļoti bieži tā kā ir saprot to, tā kā komunicē. Tur ir, protams, uzreiz tu uzņemies risku, vai ne? Tev klients var apsolīt kur es tā kā, tev samaksāšu tur tik un tik tādā laika sprīdī. Un, ja nav līgums, viņš tev var apčakrēt. Bet atkal tur tāpat loģika. Ja viņš man apčakrē, es viņu negribu vairāk strādāt. Un otrkārt, man būs tās izmaksas tik nenormāli daudz dārgākas nekā tas, ko es ticamāk iegūšu apakaļ, lai vienkārši enforcot to naudu, pat ja man pēc tam tās legal fee tā kā atmaksājās un viss tas. Būsim reāli vienkārši čakars, lai kurš labāk to laiku veltu, lai atrastu jaunu klientu un aizvērt to copi, kas ir radies. Vai tagad čakarēšos ar advokātiem un es nezinu kādām tur birokrātiem, lai piedzītu kaut kādu naudu, kas ir, manā gadījumā es vēl nestrādājuši 10, 20, 30 tūkstošiem. Man tie projekti parasti mazāki. Un, tad man loģika, tāpēc man īstenībā līgumi, ja tīpaši šādai ārvalstīm baigi neparādās. Latviešu klienti ir tā kā tu stāsti. Ir dažādi cilvēki, kas reiz piekrīt un sāk strādāt, cilvēki, kas tur ir tik deep lasa. Bet man process vienmēr ir piedāvājums un tad līgums. Tādā ziņā es saprotu, ka man arī vajadzētu to piedāvājumu. Piedāvājums ir skaidrs. Viņš principā nāk ar savu to ideju, un es viņu īstenoju. Bet man būtu jāsastāda darba uzdevums. Tas ir akmens manā dārziņā, tādā ziņā. Jo tas pēc tam beigās, kad es realizēju, atsaucās, jo man nav uz ko atsaukties, kas iekļaujās tajā līgumā. Man vienkārši ir privātmājas projekts. Kas viņā iekļaujās, principā, ja tas nav atsevišķi atrunāts, tad jā. Un sākumā man bija vēl sliktāk, jo man likās ritīgi forši, ka klientam tu pasaki vienu summu, un tur ir pilnīgi viss tā kā. Tā kā no A līdz Z. Un cilvēkam laikam grūtāk sagramot, ka tā summa ir tāda lielāka. Un tagad es pamainīju līgumu, ka man ir tā, ka līgums man ir tīri tikai par projektēšanas daļu, un tad papildus nāk kaut kādas topogrāfijas, uzmērīšanas, energosertifikāti un tāda papildus opcijas. Un tas ir tā kā līguma atrunāts, ka tas viss nāk papildus un ka to izmaksu saskaņo atsevišķi ar klientu. Tagad ir, jo tas ir atšķirās, piemēram, topogrāfija Rīgā uztaisīt vai topogrāfija kaut kur, Liepājā uztaisīt. Būs dažādas tās cenas.
Bet tev ir labi, tāpēc, ka tev sanāk, tīpaši, jo tev ir tā viena niša, kas ir arhitektūra, tev ir iespēja viņu standartizēt, vai ne? Jā. Un tas ir, principā, mana neizdarība. Man vajadzētu uztaisīt kaut kādu, kur atzīmē ķeksīšu, un viņš uztais atbilstoši tam darbu uzdevumu. Jā, tev noteikti vajadzētu tur investēt drusku laiciņu, jo tas jau reiz būs rītīgs dividends. Pēdējā laikā es tiešām centies standartizēt arī savus piedāvājumus, lai nav tā, ka es visiem piedāvāju jebko, jo es joprojām to kliboju. Tāpēc, kad es sāku, es esmu tāds generalists, vai ne, angliski vārds, kur es māku drusku pa visai, un tad man sanāk, pagaidām tie 3 galvenie klienti, viņiem ir katram sava lieta. Un tāpēc man gan arī obligāti jāsāk ar to piedāvājumu, jo, ja es tur neapsēžos un kārtīgi nenostādu tos punktus, ko mēs te darām, tad es zinu no pieredzes, tad vienkārši ir hauss. Man viens no galvenajiem klientiem īstenībā, mēs viņam tāds ongoing retainers, kurš vienkārši dara lietas, un tad viņi grūtāk, tīri tāpēc no tā, ka katru jauno mēnesi ir kaut kādas jaunas lietas, ko mēs darām. Un ja mēs katru mēnesi sākumā nenosēdos un neizrunātu, kas ir tās galvenās lietas, ko mēs koncentrējamies, es tur vienkārši varētu plūst. Man vispār nebūtu nekāds spēja organizēt nekādu savu darbu, savu dzīvi, jo jebkurā brīdī man varētu pieprasīt jebko. Un tāpēc jā, man ir tā jancīgi. Es joprojām to laboju, es joprojām skatos, kā es varu mēģināt savu piedāvājumu standartizēt. Pilnīgi viss. Es esmu piedāvājis mājaslapas, es esmu piedāvājis automatizācijas, es esmu piedāvājis piltuvus, kad dažas, ko es rādīju pirms tam tev. Un jā, pagaidām ļoti haotiski. Un tad es strādāju, lai standartizētu, tad būs labāk. Un jā, tāpēc, kad man viss haotiski, man tas piedāvājums ir svarīgs. Man ir svarīgi nolikt to skopu, lai es zinu, ko es daru tam cilvēkam. Un tad es tur arī atrunāju, kas ir iekļauts, kas nav iekļauts. Tagad man tas nāk labāk, pirms tam bija sliktāk. Tagad es zinu, kad es tur uzreiz atrunāju, ka nav iekļauts reklāmas. Ja es taisu piltuvus, piltuvus palielam nestrādāju, ja tur nav nekāds trafiks pirms tam. Es reiz atrunāju, nav iekļauts reklāmas. Bet tas cilvēks zina, ka, hei, es taisīšu to piltuvu, bet pats parūpēsies, kad būs cilvēks viņu. Un es esmu tā iebrēžis vairākas reizes, kur kaut ko uzteicis, un viņš saka, pagaidi, vajag šito arī. Tāpēc, ka es esmu generalists un es varu izdarīt lietas, tad tāds, labi, izdarīšu. Un tad vienkārši aiziet dubsī. Jā, man nav tik liela iespēja izplūst, jo projekts, bet ir cerējis kaut kādas izmaiņas, ka es jau uztaisu visu māju, visām konstrukcijām, un tad viņš pasaka, var viņu uztaisīt lielāku. Bet tagad tas jau ir, kad ir konstrukcijas viss uztaisīts, un tas ir tik sarežģīti visu to pārtaisīt, bet līgumā tas nebija atrunāts, ka tā nevar darīt. Man nācās visu pārtaisīt. Jā. Mums arī nesen tieši problēma ar vieniem kolēģiem, ko strādāju. Mēs taisam mājaslapas klientiem un arī pēc scenārijas, kur, mēs ir kā rītīgi citīgi atrunājuši to piedāvājumu. Ja, mēs bijām rītīgi labi atrunājuši piedāvājumu, līgumā bija ļoti struktūrē pateiks, kas notiks kad. Bet uz pašām beigām, kur paliek tā finiša taisna ļoti tuvu, ja mājaslapa plāna gatava, viss čikabriki, vai tikai tekstus pielabot. Un tā mazā lieta, tā velkās, tāpēc, ka, lai gan mēs bijām uztaisījuši visu, ko tam klientam vajadzētu, lai viņš pats varētu aiziet un pamainīt savus tekstus tā, kā viņam vajag, mēs tomēr bijām devuši pareizo iespēju. nav klienta vaina, tā ir tikpat daudz mūsu vaina. Mēs bijām devuši tieši pat, hei, mēs pabeigsim arī visu līdz detaļām, un tad tagad mums sanāk vairākas nedēļas, jau vienkārši drillēt kaut kādus tekstiņus, kaut kādas toņus, kaut kādām bildēm, vai ne? Ļoti tāds minimāls lietiņas, un tas otrais maksājums, jo mēs darām pusi sākumā, pusi beigās, tas otrais maksājums vienkārši visu laiku ceļās tālāk. Un jā, tur pat dažreiz, ja tur ir tik labi atrunā lietas, bet arī joprojām sanāk izplūst. Tur vēl jāmācās. Jā. Bet, respektīvi, jā, tev parastīs līgums, kā tev sākās tas projekts, kāds tavs process ir? Vēl pat par skopu es tagad tā iedomājos. Īstenībā es šodien aizbraukšu ofisu, es sākšu to darīt, ka jātais, jo es tā tagad atsaucos apkaļ uz projektiem. Ir citi klienti, kas pirms uzsāk projektu, viņam nevis nedara, ka tu vienkārši nosauc summu, un šī tik maksā. Viņš prasa tagad tām, un tad tas, principā, ir tas darba uzdevums, kur tu saliec visu, kas būs, un bieži vien tagad tu saliec pa sadaļām. Tā summa sanāk daudz lielāka nekā, ja tu nosauc vienkārši to summu. Un sanāk, es pat sevi naudas ziņā apkāršu, no tā, ka es neizdaru to. Tā kā tu stāstīji pirms tam, ka tev, labi, es zinu, ka tā arī tā mācīšanās process, bet arī pirms tam pieminēji, tev bija tā situācija inženieri, kur tev kādā projektā iesaisties inženieris, tu tikai zināji, ka viņi tad tur vajadzēs, tu pateici, ok, būs inženieris, kur papildus summa tik un tik, un beigās tas ir daudz dārgāk nekā tev sākumā likās.
Un jā, ko dari tajā situācijā, respektīvi, ja pieņemsim tev skopā, pat es varbūt atrunājos, varbūt ierēķinājos kaut kādu summu, bet beigās, kad tu mēģini viņu implementēt, tas sāk daudz dārgāk, nekā tu gaidīji. Kad tu pieredzi to? Man ir bijis tā, ka es vienkārši meklēju citus inženierus, kamēr es atrodu to. Yeah. Bet man nav bijis tā, ka es neatrodu. Es vienmēr bijis novērsies, ka es atradu, bet pa lielam, ja es neatrastu, es domāju, ka es no savas kabatas to darītu. Jo tā ir bijusi mana nekompetence. Es nevaru klientam par to, ka hei, zini, īstenībā šis maksā daudz dārgāk, un es nenopelnu gan daudz. Jā, bet man vēsturiski tieši tāpat arī es darīšu. Tā ir noticis vairākas reizes, tu vienkārši ar laiku iemācies. Man tieši tas pats bijis, kad es ieberzies, es sapratu, ka kaut kas ir daudz sarežģītāks, kā īstenībā tas ir. Jā. Varbūt man vajadzēs kaut papildus tūlu vai kaut ko. Un līdz šim, tas tieši tāpat, kā tev vienkārši uzņēmies uz sevi. Ja tu tomēr tam cilvēkam apsoli, hei, rekur, šī tāda summa, es tev izdarīšu to, un tad vienā brīdī iebrīzies, saprot, ka nebūs. That's on you. Tur nebūs nekāds prikals, hei, paklau, es kļūdījos, rekur, man vajag vēl papildus 500. Jā. Tur es piekrītu, jā. Bet labi, man ir bijušas situācijas, kur bišķi savādāki, kad tu izstrādā projektu, tu iesniedz būvvaldē, un būvvalde pieperes kaut kādu tehnisko apsakošanu ēkai, kas tā kā to nevienmēr pieprasa būvvalde. Izceļš tajā situācijā, tur nevajadzēja tai tehniskai apsakošanai būt, bet, ja viņi pieprasa, tev tas ir jādara. Un tad gan bija tā, ka es klientam rakstu, ka būvvalde pieprasīs, tas nav nekas manis izdomāts, to vajag, un tad tas bija gan uz klientu. Jā, es to redzu. Tas ir tāds drusciņ tāds interesants. Edge case. Jā, man tādas situācijas gan nav bijis, manuprāt. Varbūt ir. Nē, nav. Man tā nav, jā. Tāpēc, ka man vienmēr ir kaut kāda äpi, pieņemsim saistīt. Man vienīgais, kas ir varbūt pielīdzinājums, ir, kad kaut kāds äps ir, kur tu klientam sākumā saki, vai pieņemsim skopā kaut kas izmainās, ja pieņemsim kaut kādu procesu, ja tu viņš saka, es gribu papildus tur šito. Un tu vienkārši saki, hei, es parasti saku godīgi, es nezinu, es nekad to neesmu izmantojis, es nezinu, kas tur varētu būt slēpja akmeņi, vai ne? Un tad tu laicīgi jāatrunā. Daudzos līgumos vienkārši iekļauj, hei, kādas papildus kā tūlu izmaksas uzpeld, tad tas ir uz klientu. Man sanāk to tā atrunāt diezgan viegli, jo tas ir kaina sāpīgi. Tur arī loģiski sanāk, ja pieņemsim klientam izpild kaut kādu pasūtījumu, ja viņam nepieder tie tūli, ko es tur izmantoju. Un ja mēs beidzam sadarbību, ja es joprojām maksāju par tiem tūliem, tas vienkārši nav rentabli, un tas arī nav labi klientam, jo viņš nevar organizēt pats savu darbu pēc tam. Labi, nākamā lieta, respektīvi, kā tu nodrošini, Kad es tiem skopiem iedomājos. Kā es arī tagad to mājaslapu pasūtīju, un tur arī man ir visādi tūli apakšā, piemēram, ka man ir savs tur tas e-pasts, man ir pipe drives un viss kaut kas tāds. Un tur viņš diezgan to teica, ka man pašam jāuztaisa, pašam viss jāstīvot, un jāiedod tās vienkārši paroles, un lai viņš tiek iekšā, un lai viņš var sadarīt. Tev, es saprotu, tad ir otrādi, ka tu to izdari, tu pats arī maksā. Un pēc tam tu nodod to, vai kā tas ir? Jā, es bieži tā organizēju to. Ir pieņemsim situācijas, kur tu atnāc un klientam jau ir tik labi infrastruktūra, viss ir big. Ir bijušas situācijas, kur man iemet čatos, un tur vienkārši ir jau viņiem cilvēciņš, kas darbojās ar CRM, cilvēciņš, kas darbojās reklāmām, cilvēciņš, kas darbojās šitā. Tad man vienkārši viņus vajag koordinēt. Man vajag iedot viņiem savu daļu, kas pieņemsim būtu tā piltuvē, tā lapa un viss tā piltuva un tā struktūra. Un es vienkārši koordinēju tos cilvēciņus, lai viņi izdara savu daļu. Un tikpat labi ir arī otrs variants, kur tas cilvēks sāk ar daudz mazāku to sākotnēju infrastruktūru. Un tad ir tieši tā, kā tu saki, kad es parasti es izdaru visu to ekstra darbu, kur tev atrunāja tas kurš taisa mājaslapu. Un es tur aizēju, uztaisu tos CRM, setapoju visus tos loginus, pēc tam vienkārši nodod logins. Un es vienkārši esmu kaut kā pamanījis, ka priekš manis tā ir vieglāk. Jā, jo es to varu izdarīt ātrāk un labāk. Es vienkārši pielieku drusciņu papildus to sākuma summiņu tam, tā kā es ierēķinu to, kad hei, man šitais būs jādara. Es to jau skopā pieminu, un es to rēķinos. Jo mans pieredze ir tā kā liek to cilvēkam darīt, vienkārši baigi ievilkās. Baigi ievilkās, īpaši viņš to nodarīs pirms tam.
tur ir daudz jautājumu. Pēc tam beigās čakars to access manažot. Tur visu laiku ir tie dubultie faktoru autentifikātori. Manā biznesā tas ir vislielākais galvas sāpes, kad pat, ja kāds iedod loginu, tad visu laiku tas two-factor autentikācija, kad visu laiku tev vajag viņu troublēt, lai viņš to attiksē to kodu. Ja es sākumā pats viņu izveidoju, es varu viņu sākumā izslēgt, ja kamēr strādāju, viņu izslēdzu, es viņu nododu, viņš nomaina paroli, un visu tā. Daudz tīrāk. Okay. Tā kā es tā daru. Jā, man arī, piemēram, tā mājaslapa, man tur bija vesela problēma, un es gribēju to savu e-pastu uztaisīt, info@aurorarch.lv, un man tur vajadzēja to workspace uztaisīt Google. Un es kaut ko sačakarējos, un es pēc tam vispār netiku iekšā tajā admin panelī. Man bija jāsazinās pašam ar supportu. Jāraksta, hei, palīdzat izlabot, un uz pāris dienām ievilkās vienkārši, jo es pirmajā reize kaut ko nepareizi izdarīju. Tieši tā, jā. Tāpēc, jo viņš arī nevarēja neko tālāk darīt, setupot, kamēr es to nebiju atrasinājis. Ja es pat droši vien būtu darījis, viņš būtu daudz... viņš pirmo reizi to izdarīja pareizi, jo viņam tā būtu jau droši vien 100. reize, nevis tā kā man pirmā reize. Tieši tā. Tad viņam, man liekas, tas ir ritīgi forši, ka tu to uzņemies, nevis atstāji to klientu ziņā. Tieši tā, tas ir tieši tas iemesls, kāpēc to dara arī. Jā, jo no manas pieredzes tas vienkārši daudz labāk kustina tev visus priekšu. Un no vienas puses arī labi, tu vari paveicēt lielāku scenāru, tu vari paveicēt lielāku to summiņu sākumā, jo tur redzi, ka ir pamatot lietas, kāpēc ko tu dari ekstra. Bet jā, ir arī tas otrs scenārijs, kad, kā es teicu, dažreiz, kad tu sāc strādāt uzņēmumu, ir dažādi tie uzņēmumi, jo es esmu B2B, tev sanāk vairāk B2C, vai ne? Jā, man B2B ir tā, ka es sākumā to dealu visticamāk noklauzošu ar to CEO. Jā. Bet pēc tam, tāpēc, ka man ir es veidoju kaut kādas sistēmas, tās sistēmas parasti vajag iestrādāt iekšā esošā uzņēmumā. Gan arī vienmēr man būs pēc tam jādīlo nevis ar tā pašu CEO, bet ar viņu darbiniekiem. Un tur var ritīgi interesanti tas tur tā darba struktūra izpausties, kur man vienkārši ņem čatā, tur vienkārši daudz cilvēki, man tur pāris sekundēs vajag orientēties, kas notiek, man uzreiz jāsaprot, kas kur notiek, kurš atbildīgs par ko, vai ne, uzreiz vajag agresīvi visus deleģēt sākumā, tāpēc, kad tu nevar īsti žāvēt, jo es esmu ievērojis, jo ilgāk žāvē to projektu, varbūt to arī šo pakomentēt, jo tu ilgāk žāvē projektu, jo viņš zaudē to tempu, tur ritīgi inerts ir, tik līdz tu sāc, tad lielākais hypiņš, cilvēki vairāk grib darīt, nākt pretī, vairāk gatavi papildus kaut ko piepiķot, vai es nezinu, ko vajag, vienkārši darīt, risināt problēmas. Jo tas ievelkās, es teiktu, vairāk par nedēļu, tad uzreiz viss nenormāli apstājās. Pirmā nedēļa ir tāds zelta zonas, kur viss ir actions. Pēc pirmās nedēļas vienkārši pa bremzēm, tāpēc, ka visiem jau tā enerģija nozmējās. Kā tev ar to pieredzi? Man laikam tā nav. Man ir tā, ka, ja tu kustini to klientu, žos aktīvs viss darīs, un tas arī, man liekas, no paša cilvēka atkarīgs ir, jo bieži vien tā, ka tur bija jāiesniedz projektu, un viņam jāapstiprina vēl ir pirms iesniegšanas. Un citreiz ir tā, ka 5 minūšu laikā jau ir viss izskatīts iesniegts, un citreiz tur kaut kāda diena paiet 2, kamēr viņš apstiprina to. Bet tas jau ir uz viņiem, un tas man baigi nekādīgi neietekmē. Labi, tur 2 dienas ilgāk. Tu vispār daudz klientu iesaisti tajā procesā? Maksimāli maz. Jā, tu sanāk, tev vienkārši noslēdz dealu, un tad tu palēnām pats vienkārši mauc, līdz tu kaut ko atskaktēji. Tāpat tās sanāk viņi iesaistīt, jo māju tur uzprojektēt, tur kāds viņam vēlas, kādu krāsu viņi grib, kādu materiālu viņš grib, kādu plānojumu. Tur ir plānojumi bieži vien iziet vairākiem 10 dažādiem variantiem, kā būtu. Tas ir, bet piemēram visā tajā dokumentācijas saskaņošanas procesā tur ir klientam ļoti minimāli. Ir tā, ka BISā es viņam nosūtu jau gatavu instrukciju, kā viņam pilnvarot. Es viņam arī pieprasu to pilnvarojumu. Viņam atnāk uz e-pastu paziņojums, viņš uzspērž linku, tad pēc tās instrukcijas vienkārši atzīmē ķeksīšu un that's it. Tad es pēc tam iesniedzu tajā BISā, un tur atkarībā kādu ķeksīti viņš atzīmēs, vai viņš uzreiz aizies uz būvvaldi, vai būs tā, ka viņam ir jāapstiprina, ka viņš piekrīt, un tad aiziet. Man labāk patīk, ka viņš apstiprina, bet citreiz gadās, ka viņš ir atzīmējis vienkārši visu ķeksīšanu, tad viņš vienkārši automātiski aiziet. Bet tas ir no klienta, ka viņš vienkārši to instrukciju nav pasties. Tur instrukcijā ir. Jā, man kā jebkurā gadījumā tas neko nemaina. Vienkārši man labāk patīk tā, ka klients ir pasties, un tad ir tāds,
ja kaut kas nav bijis korekti, tad viņš arī ir redzējis to. Man izklausās, ka tev ir daudz vieglāk, tev varbūt varētu būt grūtāk sākt tev projektu, ja tev baigi daudz jāskaņo tas sākuma posms, varbūt tev tieši beigu posms, manuprāt, izklausās ritīgi easy, ne? Jā, jo, pa lielam, tagad tu iesniedz projektu BISAU saskaņošanu, tas projekts pa lielam ir pabeigts. Labi, tur ir tā, ka dažreiz gadās, ka kaut kas būvaldē nepatīk, viņi atmet apakaļ, un tad tev ir jāizlabot tas, bet tur arī atkal nav komunikācijā klienti, tur ir ar būvaldi. Tā kā viņi norādījuši tur tas un tas. Tagad bija projekts un atmet apakaļ. Es biju aizmirsis vienkārši uzlikt izmēru no sadales tīkla kastes līdz žogam. Un vajadzēja to pielikt, tas bija tā kā 5 minūšu darbs, iesniegt pa jaunam un atkal tā kā viņi izskata. Un tad būvalde 2 līdz mēnešu laikā izskata to projektu, tad viņš viss un mums ir līgums izpildīts. Tas forši, tas nice. Jo man tieši nāk otrādāk parasti. Jo man parasti sākumā ir tas vislielākais, tā kā tas sākums visvieglākais, jo man parasti ir jau kaut kāda template gatava kādām lietām. Man tas 80-20, kur 80% ir ritīgi viegli un 20% ir ritīgi grūti. Man tas ritīgi izpildās, jo katru reizi, kad sāc projektu, sākums ir ritīgs hypiņš, tam klientam ir interesanti, tev ir interesanti, tad 80% dara ātri, un tie 20%. Viņi ir tie, kuri ieberžās. Un tas ir tas, ko es vairāk arī strādāju, jo es to rēķinos, es to iemācījos, es zinu, ka tā būs. Un es vienkārši zinu, ka tur būs auzas. Tik līdz man ir tas pirmais drafts augšā, klientam patīk super, tad mums būs jāfinalizē kaut kādas tās sīkās detaļas, jāprūpējas, lai tur mazie kaut kādi bugi nav, lai visi tekstiņi ir kā patīk, lai visas bildītes ir kā patīk, lai tur nav kaut kādi paslēptie erori. Ja stājas automatizācijas sistēmas, tad man vienkārši jātestē manuāli katra individuālā daļa un jāpārbauda, vai nekas nenobrūk, jāpārbauda pilnīgi katrs tur variables. Jo pirmo to draftu uztaisīt tā, kad strādā lielāko, gandrīz vienmēr viegli. Bet panākt, lai viņš strādā vienmēr. Tu man tieši otrādi sanāk, man sanāk tas ātrais process sākumā super viegli, tāpēc, ka man ir tā tehniskā puse, ko cilvēks nesaprot. Cilvēks vienkārši pats, ka man liek šitā rezultātu. Tad man nav tik daudz varbūt saskaņošanas, kā tev ir. Kur viņam vajag tur dizainu, vaibu. Ja taisa mājaslaps ir tā, bet tāpēc arī es zinu, kad saskaņo tur krāsas, tur fontus un to visu, vai ne? Bet, kad es taisu automatizācijas, tas ir ātri, jo vienkārši vajag dabūt rezultātu. Tad dabū rezultātu. Viņš tā super precīgi. Bet tad vajag parūpēties, lai tas rezultāts būtu vienmēr. Un tādā aiziet čakars. Un tad man ir vienkārši tā pēdējā finalizēšana vairāk. Un, paiet kāds laiciņš, klients ir kur maziņš erors. Kas vienkārši kaut kādā rītīgi dziļā vietā, kaut kādā rītīgā edge case'ā, kad ienāk kaut kāda klients, kurš ierakstīja nevis vārdu uzvārdu, bet viņš izmanto kaut kāds jocīgs tur, karakterus vai kaut ko, un uzreiz sistēma nobrūk, vai ne? Kaut kādi rītīgi random prikoli dažreiz. Viens, kas varbūt nāk prātā, ir, kad adreses, kad klients tā kā piltuvē aizpilda savu adresi, un tur vienkārši komati bija. Vai viņš izmantoja nevis komati, bet kaut domzīmi, kaut kāds, es neatceros tieši konkrēti, kas bija. Vienkārši kaut kas cits, ko gaidīju. Jo kaut kāda sarežģītāka adrese bija. Atceros, pēdiņas. Tāpēc, ka viņam bija māja nosaukums, viņam bija pēdiņās kaut ķeguri. Un tas reiz tā sistēma tā kā uzmet erori. Tas vienkārši uzspēlda pēc 2 nedēļām, kad tā sistēma vienkārši operē un viņš čika briki un vienkārši uzspēlda. Un man tāds interesants mazs prikali, kas visu laiku jāpieslīpē, kurš ļoti grūti. Bet tas jau ir tagad projekts nobeidzies, vai viņš vēl tagad skaitās aktīvs? Parasti man ir tā, ka es jau es ierēķinu to testa periodu. Man savā ziņā pat ir tā kā es nevaru viņu nobeigt ātrāk, jo tad es pasaku, hei, rekur būs pirmā daļa tagad, tad rekur mēs viņu izstrādāsim, šitās būs periods, kurā mēs viņu izstrādāsim, parasti baigi ātri, kā nedēļa, varbūt 2 max, un tad es vienmēr ierēķinu, hei, rekur būs vēl 2 nedēļas, ko mēs testēsim. Rēķinies, ka šeit būs kļūdas. Tāpēc, ka viņam uzreiz jau tur vajag laicīgi setot ekspektāciju. Ja tu neseto, ja tu saki, ka viss būs bomba pēc 2 nedēļām, tad ir ieverziet. Bet tev vajag rītīgi laicīgi jau pateikt, hei, rekur būs tā, ka mēs šo uztaisīsim, viņš iztīsās forši un smulkam, tā kā tu gribēsi. Bet tad būs tā, ka mēs 2 nedēļas vienkārši čakarēsim ārā errors. Tur viņi būs daudz, viņi būs visādi mazi, ko mēs vienkārši nevaram gaidīt. Vienkārši, nevar ekspektot un vienkārši rēķinies, ka 2 nedēļas mēs agresīvi testēsim viņu. Un tās ir to novadu. Un pēc tam 2 nedēļām, tad, ja ir tā kā visi priecīgi, tad visi finišējam un done deals. Tā es to mēģinu novadīt. Bet tur arī bija mācīšanās process, kur tev vajag setoties ekspektācijas arī uz izgāšanos. Tu vienkārši zini, ka tā būs, tu zini, ka būs iebražina, un tev vajag laicīt tam klientam, tā kā padod ziņu, hei, tas notiks.
Un manas pieredzes, tā kā pat ir šāda prikala, ja tu laicīgi tam klientam seto tās eksploatācijas, tas šeit baigi palīdz. Okay, jā. Es arī atceros, es kaut kā biju runājis ar citiem arhitektu birojiem. Un tur manam līgumam vēl bija solis pa vidu dialekts, kur ir skiču projekts. Aha. Un tad to skiču projektu saskaņot, tas ir vairāk tā kā tev tāds plašāks jēdziens. Un citi biroji saka, ka tajā vietā, ka klients ir bieži vien, ka tur šausmīgi vēl kaut ko garumā, vēl šito bišķi spēlabot un tā, un tā kā viņš nav gatavs to nākamo soli spērt, jo vairs apakaļ nevarēs aiziet, tā kā, jo tad būs tā kā dan. Bet es to soli kaut kā neesmu nekad licis, un man ir kā baigi normāli. Cik es izlēju to soli? Jā. Wow. Vienkārši citu biroju sadala nevis 3 maksājumus, bet 4 maksājumos, un tad vēl tas skiču projekts ir pa vidu. Avans skiču projekts iesūtīšana bisā. Kāds iegūms no tā skiču projekta? Kāpēc citi izmanto un kāpēc neizmanto? Man liekas, ir, lai sadalītu to maksājumu, lai nebūtu tik liela maksājuma uzreiz. Man liekas, tādā ziņā. Jo man liekas, ka tas nav vajadzīgs. Jo pa lielam jau... Tas varbūt tās ir domāts, lai nebūtu tā, kā man bija tā situācija, ka es uzstāju projektu, kur jau ir konstrukcijas, klients izdomā kaut ko pamainīt, un tad jāmaina viss jau konstrukcija daļā. Bet viņš ir uztaisījis to skiču projektu. Mēs visi esam vienojušies, tagad es izstrādāju konstrukcijas, un visi, ja tagad kaut kāds izmaiņas, tad tas ir ārpus tā kā... Tas droši vien tādā situācijā varētu būt. Bet man tā tikai viena reize bijis, tāpēc es varbūt vēl neesmu apdedzinājis, lai to ieviestu. Jā, varbūt tā. Ir šis koncepts, ko es nezinu, kurā podkāstā tā dzirdēju, bet ir šis koncepts, kur tu tā kā pieņem, ka tu esi jauns, tu kā skaties to, ko cilvēki dara tajā industrijā, un tu skaties, paigi izlīni to dara, kāpēc viņi tā dara. Es varu darīt to labāk. Bet tu neredzi to procesu, līdz kuriem viņi nonāca, kāpēc viņi tā dara, ko viņi dara. Tur bija viens podcasts, mēs šeit darījām CEO, tur viens čalīts runāja ar vienu piparu, kas taisa daudz uzņēmumus. Viņam viņš stāstīja, ka tas galvenais mums ir, ka tu vienkārši kopē, ja tu uzsāc jaunu biznesu un tu gribi mēģināt būt pēc iespējas veiksmīgāk, tu vienkārši kopē, ko dara pārējie, tā kā viens pret viens. Un tev varbūt izcēlās kaut kāda lieta stulba, bet tu nezini, kāpēc viņi ir. Un pirms tu saproti, kāpēc viņi tur ir, labāk tā kā Bet arī tā kā kopē, tev jākopē labs uzņēmums. Manā tajā industrijā, ja pastāst vidējo arhitektu biroju apgrozījumu, tie ir 72,000. Tas man liekas smieklīgi maz priekš arhitektu birojiem. Un kas tad ir tas labais paraugs? Es kaut ko skatījos, arī bija statistika no tiem, mums kaut kādi pārpa 1000 arhitektu biroju Latvijā ir. Tas man liekas ļoti daudz uz šāda cilvēku iedzīvotāju skaitu. Un tur bija, man liekas, virs 1 miljona apgrozījums. Tā kā uz vienas rokas varēja saskaitīt, cik daudz ir. No 500 līdz 1 miljonam atkal uz vienas rokas varēja saskaitīt. Tā kā ļoti maz ir tie labie arhitektu biroji, kur varētu ņemt kā paraugus. Un tu tiec viņiem klāt, paskatīties, kā viņi tikai dara. Fakti, tev vajag šī insider knowledge. Taisnība, ja, man tie biroji, kas man ir, ar kuriem es varu komunicēt, kurus varu kaut kādu insight dabūt, viņi ir 72,000 skopā, bet tas nav mans mērķis. Es gribu būt tur, kur tie top 10. Tas no man, ko es esmu pamanījis, ko es nesen rītīgi domāju, ko es jau tikko pieminēju sākumā, man ir vienkārši tas, ka man nav vispār konkrēta niša. Man ir rītīgi haoss. Un es arī īsti nevaru skatīties, piemēram, skaties ja es būtu webdizaina aģentūra, super, es varētu atrast citas webdizaina aģentūras. Ja es būtu, es nezinu, kāds vēl pakalpojums man reiz nenāk prātā, bet ja es būtu, piemēram, e-pasta marketings, ekskluzīvs, es varētu atrast, ka jau uzņēmums, kas dara e-pasta marketingus, varētu viņus mēģināt simulēt. Bet man pagaidām, un es pie tā strādāju aktīvs, man šobrīd main fokus manā uzņēmumā, mēģināt kaut ko nonīšot visu, lai man būtu fokus manā darbā. Bet jā, man vienkārši pagaidām bija super, tā kā wild. Vienkārši bija tāds rītīgi generalist vibes, kurus var izdarīt visu. Un lai gan tas kopējais, tas spektrs, tā automatizācijas, vai mākslīgā intelekta risinājuma vien brīdi, jebkas var būt. Un es esmu iemācījies, es apdzinājos pietiekami, lai saprastu, ka ja tu visiem dara visu, tad neko nedara īsti labi. Un jā, tas ir mans goals, tā kā mēģināt standartizēt savu. Es varbūt bišķi arī iebilst tam, tā kā sākumā, man liekas, tas ir ļoti labi, ka tu tā dari, ka ļoti tā kā plaši, jo, teiksim, tu met šautriņus mērķī. Tev vajag 100 reizes uzmest, lai trāpītu tieši centrā. Un tāpat tās šeit
tu izplaties maksimāli dažādos. No tiem 100 viens būs jackpots. Te pārējie 99 tie būs tur, labi, tikai pieredzīti bija. Jā, es pilnīgi piekrītu. Un es domāju, tur arī tas pats elements ir, kur es domāju, ka varbūt es padrušiņu lecu tā kā uz priekšu. Jo cik es esmu gadu full time darījis, jā. Un labi, es esmu mēģinājis kaut ko uzņēmu darīt ilgāk, bet full time tikai gadu. Un tieši tā kā saka, savā ziņā varbūt drušiņā, manuprāt, daudzi mūsdienās, tāpēc, ka viņi skatās sociālajos tīklos, cik ātri visi kustās uz priekšu. Tāpat kā es, daudzreiz gribās tā kā vienkārši skipot soļus. Un, manuprāt, šis ir labs punkts tev, kad tur jāsamaksā tas nodoklis sākumā, ka tev jādara daudz melno darbu uz visiem virzieniem, tīri, lai tu varētu saprast, kas tev reāli padodas un kas reāli dabū rezultātu klientiem, ko reāli klienti vislabāk novērtē, kur ir tas unfair advantage tev. Bet dažreiz tas ir tik jocīgi, jo es esmu pamanījis, ka man ļoti interesantā kārtā ir ļoti interesants nišas, kas man parādās manos darbos, kur man vispār nekāda saistība nav. Pieņemsim, man ir vairāki uzņēmumi, ko sadarbojos tieši Latvijas saistībā, bija ar moduļu mājām un dārza mājām un nekustamo īpašumiem. Man ir mans savējais tas aģents, mākslinieks aģents, ko es čatoju, darbu. Viņš reāli domāja, ka man interesē arhitektūra, interesē šis nekustamo īpašumu, man interesē. Man vispār nekāda saistība no tēmām. Vienkārši kaut kā uz, caur kontaktiem, caur referencēm, vienkārši kaut kā tie cilvēki visi sasaistās, tev ir viens inputs no kaut kurienes, tev ir viens case studies par kaut kādu konkrētu moduļu māju, tad pēc tam bum, vēl viena tik jocīgi, tik interesanti. Un tad ir interesanti, ja dabū tos repus, tu dabū repus tā kā ļoti lielā spektrā, bet tie visi repi liekas ļoti tādi, līdzīgi un neplānoti. Man nav nekāds directions tajos darbos, ko es uzņemos, un tāpēc visi man tie projekti, ko es mēģinu vadīt, ir vai nu dažādi, jo es mēģinu kaut ko citu eksperimentēt, vai nu pa nišu, kas man vispār neinteresē. Ļoti interesanti. Varbūt tā ir kaut kāda zīme, ka tev tieši... Tur kā liekas, ka vismaz man bāž tajos nekustamos īpašumos. Un rekomendāju tev arī Jā, es arī. What the fuck, Tik jocīgi. Es nezinu, kas ir, bet jā. Labi, atgriežos pie tēmas. Ko es vēl gribu parunāt, pa kā handlot klients. Vēl viena lieta, ko es pieminējuši, pirms mēs virzamies tālāk, lai nav tā kā tas, kad nevar atgriezties. Par to, kā vadīt projektus, es novēroju, priekš tā kā B2B virzieni ir divi tādi leņķi, kas man ir notikuši. Viens ir, kur mani, kā es pieminēju, man vienkārši iemet čatā cilvēkiem. Man ir uzreiz pa taisno pieeja visiem, kam vajag. Superīgi. Tur viens novērojums, ko es gribu pacelt, kas tādi interesanti novērojums, varbūt var pakomentēt. Bet, kad es deleģēju darbus, nesen tieši darbinieku paņēmu, vai to arī viņam es deleģēju darbus, bet, kad es deleģēju darbus citiem, ir divas opcijas. Vai nu tie cilvēki, kas deleģēja super interesēti, super kompetenti, super ātri un efektīvi, tā kā es cenšos būt, tad tas darbs kustās tā kā zībens, vai ne? Jo tad iemet man tajā čatā, bam, saprot, kurš cilvēks kur, pasaka vienam uzdevumu, pasaka otram uzdevumu, pasaka trešiem uzdevumu, pats izdara kaut ko. Viss pilnīgi reizē, seja kopā. Visi izdara savus darbus perfekti, visi seja kopā, uzreiz strādā. Bomba. Tajā pašā scenārijā man, pieņemsim, ir taisa to piltuvi, e-pastu čalīts visu izdara, mājaslapu čalīts visu izdara, CRM čalīts visu izdara. Pēdējais, kas paliek, ir Facebook ads čalīts. Tajā konkrētajā pirmā, ko es tagad pieminēšu, tam čalam tieši bija laikam kājas tajā nedēļā vai mēnesī, tāpēc viņš bija ļoti distracted. Bet, respektīvi, vispārējais izdarīts ir. Tikai vienīgais posms paliek, ir tas Facebook ads, kas ir arī vissvarīgākais uz pašā sākumā, ne? Bez viņas nevar. Man vajadzēja ļoti mazu fiksu dabūt gatavu, tur kaut kādu ID, Facebook ads konfigurāciju, duši salabot, lai viņš var vairākus ID vienā lapā turēt. Un es tur nekad nebiju saskaries, es nevarēju pateikt konkrētas lietas, ko darīt. Viņš bija tas eksperts, es cerēju, ka viņš var palīdzēt. Es viņam pasaku, ir uzdevumi, bet viņš tur nožāvē vienu dienu, otru dienu. Vispārēji izdara uzreiz, Viņš nožāvē vienu dienu, otru dienu, un tad man vajag viņam follow-up sūtīt, vai viņam vēl follow-up sūtīt, vēl follow-ups. Vienā brīdī, ja es esmu pietiekami labi saprast, lai problēmu, lai es viņu pats atrisinātu. Mākslīgo intelektu, bet man nav pieejas, man nav nekā, viņš ir tas, kas atbildīgs par to, man vajag viņu. Un lai gan visa pārējā komanda vienkārši eksīdoja, un es izdarīju nedēļas laikā vairāk nekā es varēju izdarīt mēnešos ar to komandu. Tāpēc, kad es pēdējais čalīts šāvēju, viens posms no komandas, uzreiz viss ievilkās. Nenormāli. Jā, es nezinu, ko tu pat domā, varbūt tev ir kaut kāds deleģēšanas darbu, ko es darīju, varbūt es pamanīju arī to pašu to sinerģiju,
rītīgi labs darbinieks, slikts darbinieks vai labs ārpakalpojums, slikts ārpakalpojums. Jā, par to darbinieku man sāks tikai rītā strādāt, jo viņam vēl tur skola un eksāmeni un tā. Tad es varēšu vēlāk pakomentēt par to, kā tas ir. Bet ļoti interesanti runāt. Kā tas būs. Bet man ļoti daudz ārpakalpojumu, ko man jādeleģē kaut kā tur. Piemēram, inženieru atzinumu man vajadzīga, tas tehniskās apsekošanas man ir vajadzīgas, topogrāfijas, ģeoloģija, izpētes un viss kaut kas tāds, kas ir kā ārpakalpojums. Parasti pirmais ir cena aptauja, izsūtam 10 speciālistiem uzdevumu, un tad viņi atsūta kāda tā cena. Kaut gan es pat īsti nezinu, vai to man vajadzētu darīt, jo tas ir klienta, tas klients maksā. It kā forši, ka es viņam ietaupu naudu, bet man par to īsti nemaksā neviens. Man tur arī varbūt vajadzētu samainīt to, ka es ielieku kaut kādu konkrētu summu, un tad par to, ka es atrodu tur, piemēram, lētāku, vai man ir savs, tad es kaut kādu procentu arī dabūju, jo tur tomēr mans darbs arī ir atrast to cilvēku. Jo tā atšķirība var būt ļoti, ļoti atšķirīga. Man bija tur, kur vajadzēja inženieri, viens pateica 15,000, viens pateica 65,000. Vienkārši no tā, ka izsūtīju vēl vienu e-pastu, es klientam 50,000 taupīju. Tā ir atšķirība. Un es par to neko nedabūju, ka es klientam ietaupīju 50,000. Droši ievēršot. Tādā ziņā tas arī savā ziņā ir darbs. Tā ir reputācija. Jā. Savā ziņā, tu iemaksā reputācija. Un tādā ziņā, es uzņemos to projektu vadību, ka es visus tos, kas ir vajadzīgi tajā apakšanai, ka es nokomunicēju, ka klientam nav. Ir kaut kādi gadījumi, kad tur klients saka, hei, man ir pazīstams topogrāfs, man viņš atnāks uzmērīt, un tāds, ok. Tad topogrāfs sarunā, tu viņus iedod klientu datus, viņš pats ar sarunās, kurā laikā viņš tur aizbrauks, uzmērīs, un viņš man atsūtīs vienkārši to, ko man vajag. Bet arī ir kaut kādi, kas strādā labāk, kas sliktāk. Man tur jau ir sarakstīns, kur ārēku šitas energoefektivitāte čals, viņš baigi ilgi izstrādā, cena ir ok. Bet šis ir par tādu pašu cenu vai bišķi dārgāk, bet viņš nedēļas laikā uztais to. Un tad man ir no kā izvēlēties, jo man jau sāk veidoties tas sadarbības partneru loks. Tas ir labs komentārs. Bet man arī sanāk sadarboties pār sadarbības partneriem. Man ir paveicies, ka man nav vienkārši tik daudz, kā tev. Tev ir daudz. Tev pilnībā katram projektam točno vajag. Pirmkārt. Un otrkārt, tev ir ritīgi. Variācija laikam man arī būtu. Pirmā kaut kā vienkārši sanāca tā, ka es caur paziņām, ar kontaktiem vienkārši sapazinies ar pāris cilvēkiem, kuriem vai nu man čomiņi, vai nu man kaut kā tur caur tīkliem, man sapazinies ar cilvēkiem, kas atrasina man konkrētas nišīgas lietas, ko man dažreiz vai dažreiz ne. Un tas man savā ziņā labi izstrādājies, ka pagaidām tie cilvēki, ar kuriem es sadarbojos, es baigi forši. Un viss kārtībā, viss kustās uz priekšu vienmēr labi. Un pieņemsim, ja es taisu to piltu, kā es teicu, tur es neprūpējos tam reklāmām, pat tam klientam vajag reklāmas, lai piltu strādāt. Viņam vajag, es vienkārši apzīstu viņu ar to cilvēku, kas teica reklāmas, ko es pazīstu. Tāpat arī otrādāk e-pasta mārketings, es īsti nedaru pašu e-pasta mārketingu, lai es tikai to piltu. Ja viņam nav nekas, ko darīt ar e-pastu, un pēc tam atkal kontakts, kur es apzīstu ar šo čalu. Bet tad tev ir liels saraksts. Tu pats dabū kaut kādu procentu par to, ka tu refero vai kaut ko? Nē, es to nedaru, Nē, es esmu darījis, kā es pirms tam pieminēju, vienkārši, kur es pilnīgi offloadoju to savu darbu. Es savu projektu pieņēmu, vienkārši starpnieks, gan izvēst kā sales čalis, laikam sanāk, un gan izvēst tā kā uz komisiju, kur es offloadoju lielāko daļu, un tad es tā kā, sanāk, paņem procentu no tā, ko viņi dara. Bet parasti nē. Parasti, kad es vienkārši dīloju tā, kad kur ir mans reids, un ja man vajag, kur sadarboties to cilvēku, tad es viņam vienkārši iedod kā papildus to viņa reitu klāt manai senai. Un es pagaidām nemaksāju procentus, Varētu, bet ir fajn. Savā ziņā tu uzturties attiecības. Manā ziņā tas daudz man labāk ir sadarboties ar to cilvēku, ko es pazīstu, un ko es zinu, kā viņš strādā, un es zinu, kāds viņam tas workflows, es zinu, cik viņš jādara lietas. Man labāk tā kā ieteikt viņu, sadarboties ar viņu, nekā tur vai nu darīt pašam, vai tur sadarboties kādu pipru, ko es nepazīstu, un tā kā ar to pašu klientu, tur multies caur tai problēmai. No tāda aspekta. No tāda aspekta ir pat savā ziņā benefits tam, kad es tā kā iesaku to cilvēku, ko es pazīstu. Jo man jau arī, jo ja būtu tā, ka es viņu ieteiktu, un tad es tur vairs izķipu, es nestarbojos cilvēku, tad būtu, manuprāt, citādāks tas vibes. Jo šajā gadījumā parasti, ja es taisu tā projektu, pieņemsim to pilturi, pirms tam to rādīju, to vienu pilturi, kurš taisīja konfigurātoru,
tur viss tas sākās ar to sadarbību. Tas, ka sākumā tas čalīts pazina to klientu, viņš taisa viņam reklāmas. Tad, respektīvi, viņš iepina iekšā to manu produktu. Bez tām reklāmām mans projekts nestrādātu. Un, lai es finalizētu to kopējo projektu, man vajag sadarboties arī ar viņu. Man vajag arī saskaņot viņu visu, un tā mums jāsadarbojas kopā. Un tāpēc es to neuzskatu tā, ka tas ir tā kā procents. Es to uzskatu tā, ka vienkārši kā puzle vai tā kā saliekt kā konstruktori. Ja? Okay. Klientam vajag konkrēta lieta, un tas vienkārši saliekt no saviem sadarbības partneriem kā konstruktori, kas atrisina to problēmu. Un tad katram ir tā kā, es pat nezinu, grūti aprakstīt, saprotu, tad viņš maļos, bet jā. Un labi, tad kustojos tālāk politika vai psiholoģija vai komunikācija klientiem, vai ne? Kāda tev saskarsme to bijusi? Labi klienti, slikti klienti, viegli, grūti. Ir ļoti dažādi, tā kā ir rīktīgi chill, ir tādi, kas tā kā, ka visu laiku tā kā, termiņš vēl ir tā kā daudz, bet viņam ir tā kā rīktīgi, ka ir arī, kas klienti nāk, ka, piemēram, viņiem ir slikta pieredze iepriekš bijusi, ka pie kāda cita arhitekta, un tad viņi nāk pie mums, un mēs mēģinām iztrept to sūdzu, ko ir savārījis iepriekšējais arhitekts, tā teikt. Un ļoti dažādi. Ir arī tas, ka, man liekas, es pats esmu bijis vainīgs, ka, piemēram, klients 11. vakarā raksta, un es viņam atbildu, vai 2. naktī viņš raksta, un es viņam atbildu, un tad viņam liekas, ka kad drīkst atbildēt. Un, Es nesen tieši sev biju nolicis no vienām lietām, ko es, kā es saku, mēģinu standartus uzņēmumu, un viņi drusku sākt sargāt savu laiku arī. Jo man ir tas trenērs, kas strādāja crazy stundas, man priekš visiem klientiem. Jā, un man nesen bija viena lietām, ko es biju nolicis kā goal, nestrādāt pēc 8. Man tas ir actually darba dienās nestrādāt pēc 8, kas ir diezgan grūti, jo es strādāju daudz ASV klientiem, kur dažreiz tieši vakaros ir pieejami. So man viņiem rītīgi vajag menedžēt, lai viņi man sakontaktējas vai no agra rīta, vai no vakarā. Man pagaidām paveicies, ka tie lokācijās, kur viņi ir, un tie cilvēki, kas ir, tad viņi var dažreiz no rīta saskaņoties. Bet respektīvi, man ir tikai no tiem, kad viņi pamostās kaut kādos 6 vai 5, no 5 līdz 8, man tās stundas, ko es ar viņu varu komunicēt. Un jā, man tikai nolikts, es nestrādāju pēc 8, lai es varu aiziet, stundu pavadīt, vienkārši dzīvot, un tad es varu aiziet laicīgi gulēt, laicīgi pamosties un viss tas. Un jā, jo tas jau viegli. Ir tīpaši, ja es strādāju, kā saku, tiem ASV klientiem, viņiem jau tā ir pēcpusdiena, jā. Viņš varbūt man tagad zvanās 11, jā. Man tas ir fucking crazy, bet viņam tas ir pēcpusdiena. Tev rītīgi vajag setot tos ekspektācijas, kā es tev laicīju, hei vecīti, mēs strādājam, bet es esmu pasaules otrā galā, jā. Tev jārēķinās, kad es nevaru zvanīties tev tajā laikā. Man ir bijis arī situācijas, kur, ja es pirms tam pateicu, ka man iemet čatā, kur man ir kontakts visiem cilvēkiem, man ir bijuši ļoti daudz, tāpēc kā B2B cilvēki. Varbūt tev ir arī līdzīgi, ka tev, pieņemsim, ir klients, bet tu patiesībā zini, ka viņam tas lēmums, kurš veic lēmumu, ir viņa sieva vai otrādāk, vai ne? Varbūt tāds nebija. Jā, man pat tas bijis tā kā smieklīgi. Aizbraucam uz objektu, tur māju, mēs tur runājam, ko tur grib. Un vīrs tā kā saka, mums gan jau pelēk tā māja būs. Sieva pagriežos. Kā pelēk? Nē, nebūtu pelēk. Viņi paši savā starpā sāk kaut ko strīdēties. Nav laimens vispār. Jā, tā kā viņi pat nebija izrunājuši to. Un jā, tajā konkrētā situācijā, man liekas, tā māja beigās bija zaļa. Viņa nebija pelēk. Tas jau uzvarēja. Rēcīgi. Bet jā, šitādi, lai gan B2B šķiet, ka tā nevajadzētu notikt, jo nav sievas. Bet man ir bijuši interesanti novērojumi. Man ir bijis tā, ka pirmkārt vienmēr tas aspekts, ka tu parasti noklauso to dealu ar to CEO, vai ne, to galveno bosu priekšnieku, un tu parasti jau tās sistēmas, ko tu taisi vai implementē, parasti jau izmanto tie darbinieki. Un tur vienmēr ir tas konflikts, kur tas CEO, viņam ir kaut kāda vīzija, viņam ir kaut kā vadīt to visu. Bet tā reāli tāda, ka tu runās, ja tu uztaisīsi kaut ko tas pats darbinieks neizmantos, tas ir bezjēdzīgi. Ja tev vajag reāli darīt ar darbinieku, nevis ar to CEO. Un tad dažreiz ir tāda cīņa ar to. Bet bez tā ir visādas tādas interesantas, tādas politiskas lietas, kur dažreiz tevi sakonektē ar konkrētiem cilvēkiem, kur tagad tur viņiem runā. Bet pieņemsim saprot, ka mani sakontaktē ar tur, kāds piemērs varētu būt, nezinu, tur satura speciālistu vai satura galvu, head of content, pieņemsim.
Un, tagad es strādāju head of content. Tev šķiet, ka viņš atbild par visu, kas ir saistībā ar content, vai ne? Varbūt arī publicēšanu, varbūt arī to. Bet kamēr tu runā, ļoti saproti, ka, hei, nē, tā īsti nav. Lai gan viņš varbūt atbild par kaut kādiem tur publicēšanām, varbūt viņš atbild par kaut kādu kopējo stratēģiju, tad, kad reāli vajag uztaisīt to contentu, vai tagad viņu reāli vajag tā kā, teiksim, verificēt, vai viņš ir labs, tad īstenībā jārunā to CEO. Vai arī īstenībā jārunā kaut kādam marketing cilvēkam. Vai īstenībā jārunā kaut kādam citiem cilvēkiem, kas nemaz nav tā kā lūpot iekšā. Man ir ļoti interesants tādas korelācijas šito veidojas, kur tev saknot ar cilvēkiem, un tev jābūt spējīgam izlasīt tā kā starp līnijām un saprast, kur ir īstie tie decision makers, kurš īstenībā atbild par ko, un tev vienmēr jāmēģina tā kā dabūt tieši kontaktu. Jo tu vairāk tos middlemenus uzturēsi, jo būs grūtāk. Tev vienmēr vajag izfīčot, kā dabūt direkt kontaktu ar cilvēkiem. Un tur vienmēr ir arī tāda interesanta politika tajā, ka tu nevari īsti apiet CEO. Jo viņš ir tas galvenais. Ir dažādi. Yeah. Tas pirmais piemērs, kad iemet tev čatā, viņam ir vienalga. Viņš tur iemet čatā, viņš visu deleģē, viņš visiem uzticās, lai viņš vienkārši dara. Jā, tas ir man foršāk. Bet gan īstenībā nedara, tas ir tāds retais. Jo parasti ir tā, ka tev saka, ka nevienu cilvēku, un tev vajag saprast, es no sarunas sapratu, ka īstenībā kur ir marketing cilvēks, kur ir sales cilvēks, kur ir vēl viens cilvēks, ko man īstenībā vajag, tad tev jāiet atpakaļ pie tā CEO, un viņu vajag sarunāt, lai viņš tev iedod tos kontaktus. Jo, ja tu vienkārši pat taisno tiks tiem cilvēkiem klāt, tad CEO tas nepatiks, jo viņiem būs tas, ka viņu apiet, viņa autoritāte apiet un tā. So, tur rītīgi psiholoģija. Rītīgi tev vienmēr tā kā rītīgi shadow games ir. Tas pat nav tik ļoti, lai darbs tiek izdalīts, bet tas, ka viņam ir tā kontrole, ka par visu. Jā, un man ir bijis tā kā, jā. Un tas vienkārši kaut kas jāņem vērā. Es nedomāju, ka tas ir kaut kas slikts vai labs, tas vienkārši dabiski. Jā, tas cilvēka daba. Tas tavs bēbīts. Tur saku ļoti reti, kad cilvēkam ir tā duša, lai viņš taču viņus deleģētu. Tas tāds ļoti, manuprāt, maziņš brīdis ar cilvēkiem, kas tikai nesen varbūt palicis populārs. Un tad tu ņem vērā. Man vienmēr bijis interesanti tā cilvēka tā psiholoģija, ka tev vajag to people skills, lai menedžot šitās visas tās kontakts, tas cilvēks. Ja tu strādā middleman, un ja tu nevari viņu iztīt ārā, tad tev arī rītīgi labu kontaktu jāuztur to middleman. Tev jābūt rītīgi patīkamam. Tev jābūt, lai viņš tev uzticās, lai viņš tev uzticās. Ne tikai tev jābūt patīkamam, bet tev arī jābūt tā, ka viņš tev respektē tev autoritāti. Lai nav tā, ka viņam pasaka vienu uzdevumu, ko tev vajag viņam nodot tālāk. Un viņš vienkārši, jā, es nodošu. Un tad viņš neko neuzraksta, vai arī uzraksta citādi, nekā tu rakstīji. Tev jābūt ļoti skaidram, ko tu vēlies. Jā, tu savāk aiziet klusē telefonu, un tad arī aiziet uz ļoti interesanti. Un atkal vienkārši tas, ko sākumā teicu. Lai gan mans tas darbs tāds tehnisks, kad es sāku, es domāju, hei, man patīk būvēt lietas, kur būvēsim. Būs tā komandas. Sākumā liekas, ka vienīgā tā komunikācija, vienīgā tā psiholoģija, vienīgais people skills ir tajā closingā. Bet realitātē beigās ir pilnīgi otrādāk, kur viss darbs ir vienkārši komunikācija. Un tas ir kaut kas, ar ko jāspēlē. Arī duši cīnos, tāds, es neesmu īsti equipped for that, man tas īsti nepatīk. Bet tas ir part of the job. Tā no darba vienkārši jākomunicēt un organizēt cilvēkus un deleģēt cilvēkiem, kuri pat nav tavu darbinieki. Kaut kādā veidā uzturēt to respektu. Domājies, kad tu strādā, tev vienkārši no random malas ienāk kaut kāds pipars un tagad tev sāk darīt lietas, kas pilnīgi nav saistīts ar taviem darbiem. Kaut kāds jauns projekts. Sāk kaut ko tev komandēt vēl. Jā, cik sūdīgi jau. Un cik kaitinoši. Domājies, tev savi darbi, tev jau ir kuk, tev viss kaut kas deg, vai ne? Un tu kaut čalīts nāk un tev vajag kaut pieejas. Un tev jābūt jābūt prasmīgam tajā, kā tu to menedžo, lai tu uztur labus vibes tiem cilvēkiem, lai tu vaicā tikai tad, kad vajag, lai tev nav tā, ka tu sūti 50 ziņas, lai tu vienā konkrētā ziņā uzraksti visu, ko tev vajag pirmo, lai tu plānos priekš visam, jo tiklīdz tu klibo, tad viņi zaudē cieņu. Un tad viņi tā kā beidz tev reaģēt, visi ir daudz lēnāk, un tad tu zaudē kontroli. Ļoti sāpīgs sajūta, kad tev tas projekts ir, tev jānovad, un tu vienkārši jūt, ka tev pat nav vairs nekādas tehniskās problēmas, tu vienkārši zaudē kontroli par tiem cilvēkiem. Un tas ir tik fuzzy, tu nevari īsti viņu pieprasīt atpakaļ, tad rītīgi spēle. Ļoti interesanti. No paša sākuma jau jātur grožos. Jā, no paša sākuma jābūt rītīgai pieredzītai, un sākumā grūtāk. Laika paliek vieglāk, tur rītīgi. Jā. Tur ļoti daudz vienkārši cieņa. Es varbūt pagājušajās arī daudz vienkārši jāmēģina to respektu noturēt. Tas ir, manuprāt, tas lielākais. Tev jānotur tā autoritāte. Ja tu esi tas svešais, tad tev jānotur tas. Tev jābūt likable, bet tev jānotur autoritāte.
lai viņi saprot, ka human business tas ir profesionāls, jā, ka tu saprot lietas. Jo tiklīdz tu paslīdi, tiklīdz tu sāc paļīties, ka tu neesi neko nesaproti vai ko tādu. Tādā ziņā man es skatos sevi. Mums tajā biznesā ir tā, ka es esmu vairāk uz sales, ka tikai es dabūju iekšā to klientu, bet pēc tam, kad jau komunikācijā paša klienta, to pārņem mans partners. Un viņš atkal ir tā kā, viņam ļoti liela pieredze tieši arhitektūrā, viņš ļoti zinoši, viņam tur 2 naktī uzvanīs klients, un viņš varēs visu atbildēt. Tādā ziņā baigi forši, ka tur viņš to autoritāti, viņš nevar pazaudēt. Un tur ir arī kādi klienti bijuši, kas ir saka, man būvnieks teica, šitā te labāk daram un tā. Un mēs tur pavasakam, nē, šitā te labāk. Ķipa, ka nē, taisam kā būvnieks, viņš pēc 2 dienām zvan. Nē, labi, taisim tā, kā jūs teicāt, tā kā es padomāju, un jā, actually ir. Bet, jā, tev ir jāstāv par savu. Jāstāv par savu, jā. Un kas ir tāds izlaists par to visu, ka tu nevari to īsti fejkot. Tu nevari, pirms tu esi kaut ko darījis, tu nevari īsti būt autoritāte. Tas ir tāda sāpīgā lieta, kas pirmie projekti vienkārši jārēķinās, ka tu bumbulēsi, tāpēc tev jādabū viņas ārā pēc atdot, kā mēs pirmajā serijā. Jā, jo vienkārši nevari to simulēt, kā tev actually jāsaprot, ko tur nav. Tu vari kaut kā, es zinu, ka es esmu fejkojis till you make it, bet tur ir starpība, vai tu fejko till you make it, vai tu tā kā actually zini. Un tiklīdz tev esi ticis pār tam slieksnim, ka tu actually ko saproti, tu jūti to kā dienu un nakts. Ka tev reāli ir autoritāte, ka tu reāli saproti, ka tev klients kaut ko pasaka, tu redz, ka tā ir stulba ideja. Un tu viņam vari konkrēti pateikt, nē, 100%. Tas nav labi, mēs darām šitā. Tad viņš saka, nē, es gribu darīt šitā. Es saku, tev jābūt arī gatavam ir prom. Tev jāsaka, ka nē, šitais ir tā kā ir. Tev jāciena tas, kā es gribu to darīt, jo es zinu, tici. Ja nē, tas arī mums nav vienkārši sadarbība, kas tāds, es varu refund uztaisīt, vai ne? Tam jābūt gatavam to. Bet tu nevari būt ar tādu konvikciju, ja tu neesi tam reāli izgājis cauri. Ja tu vienkārši piesot. Tiklīdz viņš pasaka, tā kā jau daram šitā, tāds, jā, ok, safe. Var pilnīgs sūdīgs plāns. Jā, mums bija viens tāds projekts, kur bija pasūtītāja sieviete, bet tā komunikācija notika ar viņas tēvu, vai nav svarīgi kaut kāda vīrieti, kas ķipa būvnieks ir. Un mums bija, tur kaut kā pilnīgi tā kā galīgi garām, bet tur nebija varianti, vienkārši darīt, mums bija jādara tā, kā viņi gribēja. Tas projekts vēl nav izpildīts, viņš jau 6 mēneši iet. Standartā tas mēnesis būtu 2 mēnešu maksimums. Un tagad tas tēvs vairs nekomunicē, ir tikai to sievieti. Tik daudz ātrāk iet visu tā komunikācija. Ar cilvēku, kas nesaprot lietas, iet ātrāk nekā cilvēku, kas saprot tās lietas. Jo mēs esam profesionāli, mēs zinām, kā ir pareizi. Un vienkārši uzticies, mēs tev izdarīsim. Vienkārši ļauj mums to darīt, nevis lietas mums spieķis ritanī. Tieši tā. Un tur tas, ka tā psiholoģija, vai ne? Jo tam būvniekam vienkārši ego gan jau tāds arī, tāpēc, ka viņš savu lietu saprot, un viņš gan jau tur ritīgi tur ir ritīgs elements tajā. Bet dzīvi turpinās. Kopumā, vēl viena maza lieta, ko es gribu pieminēt. Forši man liekas, ka tev ir tas partners, kur jūs menedžējat tas lietas, jo man pašiem ir tas, ka es one-man teams. Pēdējā laikā domāju, es gribu būt one-man teams. Īstenībā gribu būt one-man teams. Bet es tieši nesen lasīju, ka Dream Teams ir cilvēks, kurš ir komunikators, cilvēks, kas ir būvētājs. Jo līdzīgs tas scenārijs, kā jums izpildās, ka viens ir tas, kas iet un klauzo deals, un viens ir tas, kas realizē projektus. Un tie dažādi skillseti. Un es zinu, ka, ja tu esi solo operations, tev jādara abi, tad ir grūti. Tad ir grūti, pirmkārt, arī, ka tev jāuztur abas lietas reizē. Viena lieta, ko es cīnos pagaidām, ir, ka, man ir ideja, kā to atrasināt, nekomentēšu vēl, bet, ja tu pieņemsi strādā pie projektiem, ja tu esi pilnīgi aizņemts ar projektiem, tad nav laika, lai meklētu jaunas projektus. Ja tu nemeklē jaunas projektus, tagad ja projekti beigsies, tad tu nebūs par projektu. So tāds ritīgs, tāds gan arī pēc definīcijas, vai tu esi izsalcis, vai tu esi pārēdies. Un 2 cilvēku komanda to droši vien atrisina uzreiz. Jo viens varbūt fokusējas uz to izaugsmi un rekur uz atrašanu klientu, uz algošanu vai ne, uz apmācību. Un otrs varbūt vienkārši es izdarīšu darbu, es esmu eksperts, es darīšu to, ko vajag. Tur atkal ir cita problēma, jo
neviens no mums īsti negrib būt tas rasētājs. Es arī diezgan bieži pieslēdzos kaut ko parasti, bet daudz mazāk apjomā kā mans kolēģis. Bet viņš arī gribētu bīdīt tās biznesa lietas. Tas tāds more exciting nekā rasēt. Un tāpēc, man liekas, mums tas mērķis maksimāli ātri uzbūvēt ir to komandu, lai mums ir vienkārši cilvēki, kas to dara, to melno darbu, un tad mēs varam abi fokusēties uz to. Bet es domāju, jebkurā gadījumā es būšu vienalga, arī tagad viņš pieslēgsies, es būšu mārketingā un sales, es būšu galvenais. Viņš atkal vairāk būs, lai atrisināt kaut kādas problemātiskās lietas, tur komunikācija ar būvvaldēm, visiem tiem gaso sadales tīkliem, kas ir jāsaskaņo. Tāpat tās ir kaut kādas tās lomas, kas paliks, bet bišķi shiftosies, jo tagad arī tā dinamika ir tā, ka var uzskatīt, ka otrs grib darīt to, ko es daru, un tas nav tikai baigi forši, bet sākumā ar to ir vienkārši tas ir vienkārši aizāk cauri, manuprāt, ne? Bet kur ir vēl viens lieta, jo biznesa atkal tev šķiet, ka tu klausos deals un taisīs projekts, bet tur tik daudz psiholoģija un cilvēku prasmes iesaistīts. Vincent tagad tur visu pārņems pasaulē, vai tur kādas mainīsies, bet ļoti interesanti, ka vienkārši biznesa ir palielam cilvēki. Es gribu arī projektu novadīšanu līdz galam. Mēs sākumā runājam visādiem šitiem piedāvājumiem, visam tam līdzīgi. Tas jau viss ir vienkārši tie paši cilvēki. Vienkārši tā procesa, kā tu dabū lietas uz papīra, lai abi cilvēki ir uz vienas lapas. Jā.